Tā, paturpināsim ar dakstiņu profilu, un arī šeit mēs apskatīsim dakstiņu profilu divus produktus, principā. Tie produkti ir vairāki, ja ieiet, piemēram, mūsu mājaslapā. To var apskatīties. Cik dakstiņu profili ir pieejami un kā viņi iedalās. Ir jumta segumi, kas ir izgatavoti pēc individuāla izmēra, un moduļveida jumta segumi, attiecībā moduļveida dakstiņu profilu. Šeit mēs arī sameklēsim atbildi, kurš tad ir izdevīgāks. Pasūtīt un gaidīt, vai nopirkt jau gatavu jumta loksni, un tad vēl skatoties, vai tā cena ir tāda pati tai loksnei, vai viņa tomēr ir mazliet dārgāka, un ja tomēr sīkums, ka dārgāk, tomēr viņa rekomenda uz vietas ir, es varu nopirkt un uzreiz montēt. Un tad apskatīsimies to, kurš šeit ir ekonomiski izdevīgākais, teiksim tā, variants. Kā piemēram, mēs atkal paņemsim vienu no mūsu projektiem konkrēti ar šādiem izmēriem. Viens no populārākiem jumtu segumiem, 30 metru garumā, 15 metru platumā, 4 slīpu jumts, ar kore ir 10 metri, un plaknes garums ir 6,5 metri. Mēs aizsūtam piedāvājumu, kur sīki smalki ir salikts visas pozīcijas, kur jūs sīki un smalki redzat, cik daudz un kas ir nepieciešams. Un tieši pa jumta segumu jūs saņemat piedāvājumā, kopā ar piedāvājumu jūs saņemiet lokšņu izklājumu lapas, ko tas attiecīgi dod. Saņemat lūk šādu zīmējumu. Ja mēs paskatīsimies vēlreiz šo te jumtu segumu, tad katrai plaknei būs izliktas, saņemsiet izklājuma lapas, kur uz katras plaknes būs norādīts novietojums loksnei. Un tad attiecīgi, ko es te gribu parādīt? Šeit ir tā, kad rekur viena plakne, attiecīgi šīs plaknes būs divas, un šīs plaknes ir divas. Un šeit arī tas pats stāstiņš. Caurspīdīgie punktotā līnija, tā ir pēc izmēriem plakne, un attiecīgi šeit, kas jau iznāk ārpus šīs robežas, šie visi veido atgriezumu. Viss šitas veido atgriezumu. Un ja mēs paskatāmies, protams, divas plaknes būs vienādas un mazākās plaknes arī būs vienādas. Un mēs redzam, kā veidojās šeit vizuāli atgriezumi un kā veidojās uz mazākās plaknes atgriezumi. Svarīgi ir saprast tieši, kāda ir atšķirība pasūtot garās loksnes un pasūtot moduļu veidu segumu. Un šeit tad šeit mēs paskatāmies, tad kopējais apjoms, kāds ir moduļu veida jumta segumam. Un materiāls konkrēti šim te jumta segumam, ja izvēlamies moduļu veida jumta segumu, ir 454,96 kvadrātmetri. Un, kad pasūtat pie mūsīm vai sūtat mums piedāvājumu aprēķināt pa jumta segumiem, mēs arī to sakam, kad lūk, tas notiek bez maksas, mēs sarēķināsim arī, teiksim, jumta segumu, kur ir pēc individuāliem izmēram izgatavots loksnes. Un apskatīsim šo, jūs saņemat piedāvājumu kopā ar lokšņu izklājumiem, kur jūs sīki un smalki redzat, kur katra loksne pēc garuma aiziet attiecīgi. Kur jau tu pirmais uzreiz var redzēt, salīdzinājumā ar iepriekšējā, šeit attiecīgi, ja šī bija robeža, kāds nepieciešams jumta segums, te tad ir tas, pieskaramies tam jau svarīgākajam, te ir tas pluss, kad pasūtot pēc individuālām izmēriem jumta loksnes, veidojās, kur tad veidojās tas mazāk atgriezumi. Ja šeit ir cik bija 6,5 metri, tad šeit būs lokšņa sadalījums, un šeit precīzi jums būs 6,5 metri. Attiecībā, ja nāk modulis, tad moduli, protams, izmēros praktiski nevar trāpīt. Protams, ka var paveikties, bet tas ir ļoti mazs procents. Un automātiski šeit atgriezumi ir mazāk. Tāpat arī šeit uz trīsturiem. Te katra loksne ir individuāli saražota tādos garumos, lai jums būtu maksimāli maz atgriezumu. Šeit kvadrāti mums veidojās 421,28 kvadrātmetri. Krietni mazāk. Kāds izskatās ekonomiskais aspekts un finansiālais aspekts? Ja mēs salīdzinām naudas izteiksmē, tās izskatās šādi. Ja mēs paņemam, kas ir moduļu veida jumta segums, kur es minēju, kur ir nepilni 455 kvadrātmetri, kopējā summa sastāda 4550 eiro aptuveni. Ja mēs paņemam, pēc individuāliem izmēriem, loksnes sanāk 421,89, 422 kvadrātmetri, un šeit sanāk summa 4220 eiro. Starpība ir 300
330 eiro. Šeit arī ir tā starpība. Oh, yeah!